Turpinām 25. gada finanšu pārskatu skatīšanu, pētīšanu, analizēšanu. Nākamais sarakstā ir Ignitis grupa. Ignitis grupa savos pārskatos uzsver un izmanto pielāgoto EBITDA līmeni. Jā, viņi tur ir pārsnieguši iepriekšējo savu prognozi. Ir nākamajam gadam pozitīva prognoze, jeb tādā ziņā to, ka tā ir augstāka nekā šim gadam. Tāpat tās ir arī dividendei gaidāms pieaugums par apsolītajiem 3%, bet tajā pašā laikā, ja vien nesāk mazliet dziļāk skatīties un nezina, kurus rādītājus gribas ieraudzīt šajos pārskatos, tur informācijā var pazust. Ignitis grupā strādā patiesi profesionāļi sabiedrisko attiecību jomā, finanšu pārskatu jomā, kuri māks attaisīt tik foršas un pamatīgas prezentācijas, bet datos vajag iedziļināties, paskatīties mazliet arī to, kas nav tik daudz uzsvērts. Un tad varbūt tā aina neizstāsta nemaz tik lieliski. Es nesaku, ka ir slikti, bet varbūt nav tik pozitīvi, kā tas ir pārskatos. Bet plašais mans ieskats, jūs jau ziniet, kur ir meklējams, profila aprakstā ir saite.